Labi, Mārtiņ, ko mājas apstākļos cilvēks var izdarīt ar plasmas logu? Var izdarīt daudz, atkarīgs no katra cilvēka, bet tas vienkāršākais, ko mēs varam izdarīt, ir samainīt šādu te vienkāršu rokturu. Jo kā jebkura lieta arī rokturas laika gaitā nodilst. Ja? Tā kā tas būtu pats vienkāršākais. Viss, ko tur vajag, ir vienkārši krustas skrūvgriezītes. Vienalga kāds, vienalga cik noguris vai nav noguris. Ejam parādīšu, kā tas notiek. Tas pats vienkāršākais, ko mēs katrs varam izdarīt. Un rokturis, starp citu, nopirkt jebkurā būvmateriāla veikalā. Viss, kas ir vajadzīgs katram rokturim, ir šāds te dekoratīvs vāciņš. Plasmas un koku logiem aiz kā slēpjās skrūves. Vāciņu sagriežam šādi. Rokturu noliekam vienmēr horizontālā pozīcijā, lai mums nepilīz uz vidus stāvoklis. Un skrūvējam ārā abas skrūves. Labi, sačakarēties šajā procesā var vai nevar? Var. Var netīšām paklupt. Skrūvējot, var uzspiest pa stingru, aizspiest skrūvgriezu stiklā, bet, tas varbūt ir 1 no 1000. Tātad skrūvējam smuki ārā, 2 skrūvītes, un hop, rokturs ir ārā. Viss, kas mums jādara, pārliekam skrūvis no vecā roktura uz jauno, ņemam jauno rokturu, noliekam atkal tādā pašā vidus stāvoklī, kā mēs paņēmām, tas ļoti svarīgi. Sagriežam vāciņu un liekam iekšā. Kāpēc svarīgi tieši vidus stāvoklis? Tāpēc, lai rokturim pareizi strādā tās pozīcijas. Vidus stāvoklis atgāšana, tādā pašā pozīcijā, kur mēs viņu ņemam nost, ir obligāti jāpieliek apkārt. Apakai savādāk nebūs pareizi vidus pozīcijas. Un arī skrūvis jums būs grūti skrūvēt, ja rokturis būs šidā. Līdz ar to vajag horizontālā stāvoklī, lai maksimāli viegli būtu viņu noņemt un tātad pievalkam ar izjūtu, neko pārspīlēt, kamā korpus smuki pievalkās klāt.